Jāatspēlē vārdsargam, vai arī atpakaļ. Sarnā. Oličs. Petričs gulst vārtus Horvātijas izlases labā. Nu nepalīdzēja mūsējie pienācīgi, nepalīdzēja savam vārdsargam. Ivica Oličs izdarīja ļoti viltīgu sitienu, ja tas bija sitiens, ja tā nebija domāta piespēle no labās malas, un poliglots Petričs atradās vistuvāk bumbai vārtu priekšā. Protams, ka Slavens Biličs var būt priecīgs. 43. minūtē Horvāti izvirzās vadībā. Skatāmies vēlreiz Oličs. Nu, visticamāk, tā bija domāta piespēle. Un apsteidza mūsu aizsargus. Petričs, nu, Vaņins vairs neko glābt, diemžēl, nevarēja. Ļoti darbināts Horvātiem vieniem. Tur ir Dario Sarnā. Un Horvāti noteikti ir 2-0 Ivica Oličs. Lieliska piespēle no labās malas, un Ivica Oličs 51. minūtē gūst otros vārtus. Nu, diemžēl jāatzīst likumsakarīgs turpinājums. Ivica Oličs. Münchenes Bayern uzbrucējs gūs savus 14. vārtus. Mēs vēlreiz Petriča piespēlē un Ivica Oličs ieraida bumbu tuvajā apakšējā stūrī. Horvāti ir izbēdīgi. 10 minūtes, nedaudz mazāk līdz pamatlaika beigām otrajā puslaikā. Šeit Lunkadots uz mūsu sodlaukumu. Protams, ka sen jau tur ir Josips Šimuničs. Prāvs Pulciņš Horvāti līdzatēji. Nebraukša Sarnā. 3-0. Neatvērāms Horvātu kapteiņa raidījums tieši no gaisa Dario Sarnā. Tas jau pavisam nelāgi. 0-3. Bet, diemžēl, likumsakarīgi. Horvāti fani. Skatāmies šo stūra sitienu. Bumba atlēts uz sodu laukuma robežu un Dario Sarnā. Iespējams, ka bumba pat kāds skāra.